Labrīt! Mani sauc Elīza Puņeiko. Es mācos Valmieras 5. vidusskolā 7. B klasē. Latviešu tautas pasaka galva apburtā meita. Kādreiz dzīvojis viens tēvs, tam 3 dēli bijuši. Māja diezgan trūcīga ar iztikšanu, un tēvs raidījis dēls pasaulē pelnīties. Visi 3 dēli aizgājuši pa vienu ceļu. Ceļi sadalījās pa 3 pusēm. Vecākais dēls aizgāja pa vienu pusi, vidējais dēls aizgāja pa otru pusi, jaunākais dēls aizgāja pa vidējo ceļojumu. Vecākais dēls ir aizgājis līdz kādiem karavīriem, kļuvis pa kaleju, maizi pelnījis un ļoti labi paēdis. Jaunākais dēls ir arī aizgājis līdz kādiem karavīriem, kļuvis pa skroderi, šuvis drēvis un arī labi izticis. Bet jaunākais dēls vēl iet pa ceļu. Ceļam nav gala, un tad ceļa vidū sanāk tāds liels bars vilku, un vilku barā ir tāds viens liels lācis. Nu tik aizdzen visus šos vilkus prom. Lācis paskatās uz dēlu un saka: sēdies man mugurā, es tev aiznesīšu tur, kur tu darbu atradīsi. Jaunākais dēls neko nedomājot, sēžas lācim mugurā. Lācis skrien ar tādu spēku, visas drēbes noplēš un miesa visa pušumos. Lācis ir aiznesis dēlu uz kādu pili. Jaunākais dēls atver durvis un dzird: klusums, pat uz galda nav ēdiena. Jaunākais dēls atver dziļākās istabas durvis un redz: galva iesmējās. Ko tu smejies? Dēls prasa. Bet kā lai es nesmejos, ja glābējs ir atnācis? Ļaunais buris mūs visus nobūra, visus kalpjus nobūra pa vilkiem, un man tik vien atstāja galvu un plecus. Jā, es jūs izglābšu, bet kā lai es to izdaru? Dēls prasa. Tev būs rīt mani jāiznes pie bļodas, mani jāpapeldina 3 dienas, tad es pārvērtīšos pa skaistu ķēniņieni. Jaunākais dēls papeldina ķēniņieni, un viņa pārvērtās pa ļoti skaistu ķēniņieni. Un tad dēls izbrīnīts uzprasa: kas tu tāda esi? Es esmu šīs pils valdnieka meita. Paldies, ka tu mūs izglābi. Es sirsnīgi pateicos. Jaunākais dēls apprecēja ķēniņieni, un viņi visi dzīvoja laimīgi un priecīgi. Atgadījums no dzīves. Viena lieta, ko jūs droši vien nezināt par mani, ir tas, ka man patīk dziedāt, bet mana dziedāšana var likties mazliet dīvaina. Piemēram, es saviem klases biedriem uzdāvināju neaizmirstamu koncertu. Matemātikas stundā bija tik garlaicīgi, un es pie sevis dungoju: lai tik snieg no ledus sirds. Visi klasē to dzirdēja, un visi sāka smieties, pat arī skolotāji. Skolotāji man ir iesauca pa Sasalumu Elzu. Un tad, kad kādam ir augsti, visi saka: atkal Elza dungo. Anekdote. Vecmāmiņ, vai tu esi ekstrasence? Tā gan! Mums laukos pat nebija ne mobīlais, ne GPS, ne ārā apgaismojums, bet es varēju atrast savus bērnus, lai kur viņi būtu. Paldies par uzmanību!